Čau visiem! Labdien! Zinu, ka gaidījāt video no mums. Mēs arī ļoti gaidījām, ka mēs varēsim atkal kaut ko jaunu uzfilmēt. Šodien pastāstīsim interesantas lietas, ko esam piedzīvojuši. Pirmā lieta mūsu sarakstā, nu jau gan bišķiņ laiciņš pagājis, bet izstāstīsim, kā mums gāja. Halloweens, jeb visu svēto dienu. Stāsti, kā tev patika? Ļoti labi. Mēs viņu izbaudījām pa pilnu programmu. Mums tiešām bija sagatavota programma, kas mums bija paredzēts izdarīt, jo tomēr bērni bija ļoti sajūsmināti par Halloween ideju, un tā bija viena no viņu gaidītākajām lietām, un līdz ar to mēs nevarējām viņus pievilt, un tad mums bija saplānots tā, lai būtu droši, lai nevarētu gadīties, ka viņi kaut ko nepiedzīvo. Nākamgad mēs zināsim, ka tas ir droši jebkurā gadījumā, bet šogad mēs paspējām apmeklēt gan pilsētas centrā organizēto pasākumu, kurš gan bija tāds Interesants. Es gribētu teikt, tāda konvejeru sistēma, kur visi pilsētiņas centra, kā teikt, vecpilsētas, ja tā var teikt, centra uzņēmēji bija iznākuši ārā ar saviem galdiem un milzu turzām ar konfektēm un dalīja visiem konfektes. Un visi stāvēja garā rindā, un tu īsti nevarēji saprast, vai tev ir jāstāv garā rindā, vai tu vari spraukties pa vidu iekšā. Kaut kur tu varēji spraukties, citur bija kaut kādi ļauni skatieni varbūt uz tevi, kad tu to darīji. Bet tā kā bērni, protams, bija relatīvi apmierināti, jo viņiem vienkārši ir aumaļām konfektes grūdi, bet kaut kā tāds ļoti interesants pasākums. Citādi visādi nekas tur nebija īpašs, bet konfekts bija daudz. Kvartāls, kur par riņķi vienkārši ir salikti galdi un cilvēki visādīgi sapucējušies ļoti skaistos tērpos. Tātad reklamē savus uzņēmumus, un tu vienkārši stājies rindā, un visi iet pa kvartālu pa riņķi. Ļoti lēni. Jā, brīžiem nevarēja īsti tā nesaprašana bija tāpēc, ka tie cilvēki it kā stāv tajā rindā. Viņi tā kā neko nerunā ar tiem tirgotājiem, teiksim tā, ja tiem pārstāvjiem. Viņi brīžiem pat nerunā savā starpā, teiksim, tur viens ar otru, bet viņi vienkārši stāv, un tā rinda nekustās, un konfekts neviens tajā brīdī neņem, bet viņi uz priekšu neiet. Un tad tā kā nevarēja īsti saprast, tāpēc brīžiem bija tāds mulsums, vai tur viņi vienkārši stāv, un tu viņiem spraucies cauri pēc tam končām, vai tomēr tev ir jāstāv tā kā rindā, jo parasti jau veikalā rinda vismaz iet uz priekšu, vai tu redz, ka cilvēks stāva groziņu un grib iepirkties. Šeit tā kā viņš nevarēja saprast, ko viņš tur dara. Varbūt vienkārši visi bija apmulsuši, arī tā varētu būt. Kas man noteikti likās citādāk, nekā mēs bijām iztēlojušies, vai nekā ir tā iekšējā sajūta par to, kā tiek svinēts Halloweens. Pirmkārt, šeit sagaidu to, ka tu būsi ļoti piedomājis pie sava tērpa. Es teikšu, ka tie tērpi nebija biedējoši. Ļoti daudz bija, vienkārši kaut kādi varoņi vai tādi sakrāsoti cilvēki. Cilvēki bija tiešām piedomājuši pie saviem kostīmiem, un tā saldumus vai izjokosim kultūra arī tāda krietni vienkāršāk nekā varētu likties. Filmās man šķiet ir tā ļoti pompozi un pārspīlēts tas viss vairāk. Kā tev patika mūsu bērnu kostīmi? Ļoti jauki. Ļoti jauki. Bez komentāriem. Mums bija Supermans. Spidermans. Jā. Šausmas. Jā, mums bija vecākais bērns bija Spidermans, un meitenes mums bija, kā viņas nodevēt, princeses. Astrīda bija princese, viņai bija Annas kleita, vai tā bija Elzas kleita? Viena no tām kleitām. Un Reivenai bija no Aladina, tādas Aladina bikses. Viņas bija ļoti daudz citām meitenēm. Vispār pilns tas tērps, bet bija diezgan vēss vakars, un te jau bija jāvelk arī aciņas pa virs.
Bija smieklīgi redzēt, ka tie bērni staigā vienādos kostīmos. Likās tā kā, kuram vēl tāds būs. Un bija jācenšas nepievērst Rēvenes uzmanību meitenēm, kuras bija, teiksim, Huntriks darbos saģērbušās. Jā, tā ir problēma. Mēs tā kā cenšamies atrast kaut kādus Demon Hunters kostīmus. Tagad tā ir lielā tēma, man liekas, pilnīgi visām tā vecuma meitenēm un arī puišiem. Visur, kur mēs esam bijuši, rotaļlaukumos vai kādos pasākumos, ļoti daudziem bērniem ir atribūti. Pat bija meitene, kas bija pats sev uz krekliņu uzgleznojusi un uzrakstījusi burtiņus. Nu, tad tās dziesmas drillē mums gan mājās, gan mašīnā visu laiku uz rīņķi. Es varbūt neesmu fans, bet Gustavs noteikti ir fans. Jā, mēs kad ar Prūsīti bijām sporta zālē, mums arī skanēja viņi tur, jā. Viņi visur skan. Helovíns bija ļoti labs, interesants piedzīvojums. Ak jā, un pašās vakara beigās mēs tak braucām arī uz baznīcas pasākumu. Baznīca arī rīkoja Helovínu, un tur bija spēles. Mēs 2 nedēļas nogales pēc kārtas piedalījāmies baznīcas rīkotos pasākumos, un končas bija nereāli daudz. Labā ziņa ir tā, ka lielākā daļa no tām konfektēm mūsu bērniem negaršo. Viņas palika tajos traukos ļoti ilgi, tika izlasīts viss, kas ir garšīgs, un pārējās tā kā attais papīrīt apsūkā un pēc tam var mest ārā. Nu jā, tur gan pa vidam mēs, protams, varbūt neizstāstījām, kad vakara vidū, kad mēs bijām operatīvi aizbraukuši savāk tās končas, kas bija tur centrā, jā. Tad mēs atgriezāmies savā rajonā, kur mēs dzīvojam, jo tā kā tie bērni jau gribēja arī to dabisko konfekšu lasīšanu, kur tu ej ar tām mājām un tā. Un mūsu rajons ļoti skaisti bija izpušķots, kā jau tas bija redzams mūsu arī Instagramā. Un, jā, protams, un tajā vakarā bija tāds cilvēku pūlis. Teiksim tā, tas mūsu rajons, nezinu, cik te mājas varētu būt, 100 50 mājas, es nezinu. Es domāju, ka ap 100 jau gan. 100, jā, bet tā kā tāds tomēr maziņš, neliels tāds māja pudurīts relatīvi. Un, bet, mašīnas te bija, tā, visu vakaru gaitā, es domāju, ka te, es nezinu, 1000 cilvēku taču te apgrozījās. Noteikti. Jo, tā kā brauc no visiem rajoniem un cilvēki tiešām brauc ar mašīnām un ne jau tikai uz mūsu rajonu, bet visur brauc cilvēka mašīnām no citurienes un staigā par rajoniem, un savukārt tajos rajonos tie iedzīvotāji ir sagatavojušies, izpušķojuši, tur bija visādas oriģinālas un unikālas lietas. Un, tā kā... Cilvēki bija ļoti pacentušies un bija mājas, kas bija jau mēnesi iepriekš izdekorējuši ar... Šitas mūsu kaimiņiem uzlikts. Mēs jau te katru vakaru gājām garām, skatījāmies, kā mēs nāksim. Ak, Dievs, biedējoši, ārprāts. Ak, Dievs. Dekorācijām, bet tāds bija īstenībā diezgan maz. Daudzi pēdējā vakarā vai priekšpēdējā izdekorēja. Wow. Tur viens skelets tāds. Jā. Iesim pastīties, kas te notiek. Pasties tumsa un vēl krustā. Gribēja vēl no tādā? Tur spīd kaut kas. Jā, ritīgi labs. Jo pastīd. Cilvēki šeit arī ļoti daudz strādā un viņi vēl ir mājās, un viņiem nav spēka un laika, un tad arī droši vien tas viss notiek tādā pēdējā brīdī, bet bija ļoti jaudīgas mājas. Daudz bija tāds tiešām piedomājuši. Varbūt ir tāda iekšējā sajūta, ka pilnīgi visi svin to Helovínu un ka visi dekorē, bet tā nav. Es teikšu, ka katra 5. māja varētu būt, ka bija ar kaut kādām dekorācijām. Tajā... Teiksim tā, mūsu rajona, tajā vietā, kur iebrauc tieši ceļš, tur es teiktu, ka visas tās pirmās mājas bija, ar ļoti retiem izņēmumiem. Un tad, jo tālāk tas gāja kā no tā choke pointa, ja, tad, tā kā arvien tālāk, tad bija klusāks. Mūsu arī ielas galiņā jau bija kluss galīgi un tumšs un tukšs. Un,
Līdz ar to, teiksim, mūsu māja šogad mums nesanāca neko izpušķot, bet tas nebija tā, ka mēs izlicām vienīgie neizpušķotie, vienkārši aptuveni ap mūsu māju un nedaudz pirms aptrūkās tās pušķošanas. Un tā kā, mūsu gals bija tāds nejaukais gals, kur nebija cilvēkiem ko darīt. Bet mēs izlikām konfektus, un viņas jau pēc 15 minūtēm vairs nebija. Sākumā viņas ilgi turējās, un pēc tam viņas pēkšņi vienā brīdī pazuda. Tā kā es spriežu, ka vienkārši kāds bija ļoti laimīgs cilvēks, jo pārējie droši vien tā kā, Mēs nolikām garšīgus končus. Un jāsaka, ka Latvijā konfektes ir gan krietni lētākas, gan arī daudz garšīgākas. Te no tām končām, kad tu veikalā ieeji, baigi nav tā. Zini, tāds Līna, našķīts, ko izvēlēties. Tāds, kas man garšo. Cik es esmu redzējis pēdējā laikā, cik maksā Laimas konfektes kaut kur ziņās, ka viņas tur maksā 15-20 eiro kilogramā, jā. Tad šeit ir lētāk, jā. Jo šeit ir snikersi un rīzis un tam līdzīgi, jā. Tas, teiksim, priekš, Latvijā to viņas tik lēti nenopirkt. Latvijā tu varētu mīgli nopirkt, un tu varētu nopirkt droši vien, kas ir vēl tās lejušu končas, ja ko var dabūt šokolādīgās. Jo man jau šokolādes konfekts garšo tikai. Latvijā šokolādes batoniņi, tviksiņi, tu vari pa eiro kaut ko dabūt. Te ir 2,50. Nē, to arī var dabūt, bet tev jāpērk 12 viņu uzreiz. Ja tu pēc vienu batoniņu pie kases, viņš būs pa 2,50. Cik tur šodien bija tas lielais iepakojums ar tviks pie Ziemassvētku lietām? Cik garš viņš bija? Tāds metrs ar tviks viņš varētu būt, batoniņiem iekšā. Jo tas te ir ļoti tipiski arī tās pašas Coca-Coliņas un viss. Viņas ir relatīvi, viņas ir lētas, viņas nav dārgākas kā Latvijā, bet, teiksim, Pepsīšas un Coca-Colas, principā, ja tu pirksi mazāk kā 12, jā, tad tev nebūs izdevīgi. Pie kases viss maksā šausmīgi anormāli dārgi tās. Pie mums jau arī Latvijā parasti pie kases izliek tur košļinītes un kaut ko pēdējā brīdī paņem, bet pārsvarā viņas cenu ziņā vismaz neatšķirās. Jā. Šeit, protams, pie kases ir šausmīgi dārgi, un ja tu esi gatavs nopirkt to kasti, to iepakojumu tur ar 20-30 pudelēm, tad ir ļoti lēti. Jā, Gustav, pastāsti, kā tev gāja ar otras dobas izveidošanu un kā aug tevs dārziņš? Jā. Otra doba man ir uztaisīta, man ir 2 dobas tagad. Un tagad novembra pusē, novembra beigās es varēšu novākt savus redīsus. Tad mēs redzēsim, kā būs ar tiem veicies. Varbūt, jāpaskatās laika prognozi, var iesēt vēlreiz viņus. Teorētiski kaut kādas mini, varbūt viņus vēl var izaudzēt. Bet, tagad otrajā dobē kad tas bija arī pagājušajā nedēļā, iestādīja jaunus redīsus un bietus un visu kaut ko, un redīsiņi jau smuki paaugušies, var redzēt lapiņas visiem ārā. Kaut kā tā. Tā kā dobē iet labi. Un gan jau, ka kādreiz būs arī redzams rezultāts, bet mani priecē tas, ka šeit var audzēt ilgi un daudz. Laiciņš visu laiku labs. Ārā joprojām turās augsta temperatūra, te brīžiem pa dienām ir jāiet ārā. Tādās ļoti plānās drēbītēs, citādāk beigās vīšana ir. Jā, bija te uznācis tāds augstuma vilnis, tā ļoti īpatnēji un nepierasta. Priekš tā Latvijā nebija man tāda, teiksim, pieredze bijusi, kad vienu dienu tev ir 27 grādi laukā, un tad, teiksim, nākamajā dienā samazinās uz 10 grādiem pa dienu un -2 pa nakti. Un tad pēc dienas vai 2 atkal ir atpakaļ 27. Tā kā tas tāds diezgan interesanta pieredze. Ir patīkami, man ļoti patīk tas, ka ir silts laiks, es ļoti labi tolerēju karstumu, man patīk tā kā 35 grādi, tas man tāds 36 mans komforts ir, ko es labi ciešu, un droši vien tur citiem ausis krīt nost klausoties. Bet arī Indijā bija baigi ok, tur bija ļoti silts laiks, bet mums riktīgi, tā kā, es par tevi nezinu, bet man ļoti labi gāja pie dušas tas karstumiņš. Un arī šeit es jūtos ārkārtīgi ērti. Jā, Indijā es toreiz gulēju gultā zvaigznītē un mieru nost diezgan no tā mitrā un karstā laika, bet man toreiz bija līdz tāds linu apģērbs, mugurā uzģērbs, un tas ļoti labi palīdzēja, jo maiciņi, jebkurus sasvīd, man liekas, pusstundas laikā. Indijā gan arī mēs mirām nost no tā, ka viesnīcas numuriņi tika tīrīti ar saļarku, un tur vēdināšana tajā nenormāli mitrajā klimatā neiespējami, tur vienkārši.
intoksikācija 101. Jā, bet tas bija viesnīca. Es domāju, vairāk man atmiņā tieši Govā, kur mēs bijām jūras krastā, un tur bija tie numuriņi, kur bija tādi gulti un tāda klona grīda. Vispār interesanti. Man jāsaka godīgi, es pat vispār neatceros vairs, kā tas numuriņš no iekšpuses izskatījās. Mēs Indijā bijām 2016. gadā. Man liekas 15. bet varbūt 16. Man liekas, ka 15. tas bija. Tiešām neatceros. Bet nav jau tik būtiski, vai ne? Jā. Ko? Stāstīsim tālāk par to, kā Amerikā notiek lietas. Jā. Šoreiz laikam runa būs galvenokārt tātad par automašīnas tiesībām, jo man tagad ir tiesības, es drīkst braukt ar automašīnu. Jā, tātad tas jau droši vien ir skaidrs, kad ja cilvēks pārceļās kaut kur dzīvot, agri vai vēlu, viņam ir jānoliek tiesības vai jāiegūst tiesības tajā konkrētajā zemē, kur viņš dzīvo. Un pieņemu, neesmu drošs, bet pieņemu, ka Eiropā iespējams, ka tu viņus vienkārši var samainīt. Tā kā dot savējās, paņemt citas. Es nezinu, vai tev ir jābrauc vēlreiz tests. Varbūt, ka ir jābrauc. Tie, kas zina, kā ir Eiropā, mūsu draugi, kas dzīvo Beļģijā, mūsu draugi, kas dzīvo Vācijā, pastāstiet, kā notiek. Jā, jo es pieļauju, ka droši vien, ka arī Eiropas robežās varbūt arī vēl mazāk ir kādi aizrādījumi, ja tu turpini braukt ar Latvijas tiesībām visu laiku, jo galu galā Eiropas Savienība. Bet, jā, tas tā. Bet šeit, jebkurā gadījumā tas stāsts ir tāds, ka oficiāli tev ir jānomaina tiesības 3 mēnešu laikā, kopš tu esi pārcēlies. Tā kā, protams, vēl laiks bija gana, bet vienlaikus ir ļoti būtiski nianses bez tiesībām vai štata identifikācijas kartes, tu neko principā nevar īpaši izdarīt. Tu kaut ko vari izdarīt, bet, teiksim, bankas kontu normāli atvērt tu nekur nevar, jo tu vari aiziet ar 20 citiem dokumentiem, ar visām rezidentu kartēm un pasēm un visu, kas tev ir. Bet tas viss nederēs, jo viņi tev pateiks, ka tev vajag vienkārši savu State ID vai tiesības. State ID tas, protams, ir vienkāršāk. Tā kā, ja tiesības varbūt nav aktuālas, tad tur atliek dabūt atsevišķus dokumentus, kas apliecina tavu dzīvesvietu un tā. Bet ar tiesībām ir mazliet sarežģītāk. Un sarežģītāk nevis tāpēc, ka viņas būtu ļoti grūti iegūt, bet sarežģītāk tāpēc, ka tev ir jāpierakstās uz viņām. Un pierakstīties uz lielākajā daļā no, teiksim, apkārtējiem reģioniem, tu vari pieņemsim uz februāru vidu šodien, ja tu pierakstītos. Un nezinu, no kā tieši tas ir atkarīgs, vai tas ir atkarīgs, tas nav atkarīgs no, teiksim, tā punkta izmēra, jo es pačekoju arī tur Dallasā, un es pačekoju mazajās pilsētās, un principā visur ir situācija diezgan līdzīga. Bet situācija daudz labāk ir pilsētā, kas saucās Abilēna, kur atrodas 4 stundas no šejienes. Īstenībā viņi nav tik tālu, bet ir jāizbrauc cauri Dallasai, kas jau vien aizņem pāris stundas. Bet, vienmēr sakot, pilsēta tūkstnešu vidū nosacīti. Tūkstnesis varbūt nav īstais vārds, šobrīd es vēl nemāku īsti pateikt, kas tas ir. Citādāka, jā. Savanna, bet savanna arī tā nav, savanna ir Āfrikā. Jā. Prērija, bet tās arī laikam bija citur. Minēsim vēl tālāk laikā. Jā, tad ir jāizbrauc uz turieni, jo tur varēja pieteikties uz kaut vai rītdienu, un aptuveni tā es arī izdarīju. Tad mēs devāmies apskatīt zoodārzu, paēst bufetē. Mēs bijām vienkārši pārguruši. Ārkārtīgi garš ceļš. Nezinu, kur mūsu spēks un izturība uz garajiem pārbraucieniem ir palicis, jo mēs vienmēr esam ceļojuši ar auto. Mēs esam tiešām mēnešiem braukuši katru dienu garus gabalus, ilgas stundas. Tagad mēs tur ilgāk nekā 4 stundas. 4 stundas bija pēc kartes, bet faktiski man šķiet, ka tur tas ceļš tā kā pie 6 drīzāk tuvojas, ne? Cik mēs braucām? Tik daudz nebija. Ja mēs apstājām, noteiksim apstāties tur kaut kādu, kur mēs tur nopirkām ūdeni pa ceļam, varbūt 5 stundas, vairāk par to jau nebija. Vienkārši tas ceļš caur Dallas bija šausmīgi ilgs, un tas arī tā, ka tu kusties uz priekšu.
Uz to pusi braucot, laikam, bišķi mazāk, jo tā ir, nu, tā ir pirmā ceļa daļa, un tad otrā Jā. ceļa daļa iet ātri, bet atpakaļ braucot gan, ja mēs atbraucām pusotras stundas laikā no tās pilsētas līdz Dallasai, tad pēc tam braukt 2,5 stundas viņai cauri un uz mūsu galu, tad tas bija diezgan traki, un bērni prasīja katras 5 minūtes, cik minūtes vēl palikušas līdz galam. Tā nekad nebija darījuši. Jā. Jā, tas bija episki. Bet jā, nu, vienmēr sakot, tā stāsta morāli par to visu bija tādi, kad droši vien uz tiesībām ir jāpiesakās vēl pirms tu esi atlidojis Jā. no mājām, jo vienkārši to būs ļoti ilgi būs jāgaida. Jo un teiksim, ar tiesībām ir tā, ka ja tu esi no cita štata, vai ja tu esi no atsevišķām citām valstīm, tā skaitā Kanāda, bija Francija, man liekas, bija kaut kāds pāris Eiropas valsts arī, kur tu vari vienkārši savas esošās tiesības iemainīt pret jaunām. Bet, nu, tās ir ļoti reti dažas valstis, kurās to var darīt. Nu, līdz ar to sanāk, kad ir jābrauc tas tests uz ceļa. Un nu jā, tā kā tas ir, to ir svarīgi laikus padomāt, jo bez tā vienkārši būs grūtāk. Un tas tāpat būs agri vai vēl jāizdara. Tāpat arī, teiksim, tas viss, ka tās apdrošināšanas principā jau sāk skaitīties tikai no tā brīža, kad tu, nu, tas stāsts sāk skaitīties no tā brīža, kad tu viņas dabū. Nu jā, tā kā tas viss ir diezgan būtiski. Nu, jā, nu varbūt interesanti vēl, man liekas, tas ir interesanti, kad, nu, ja mēs salīdzinām ar tās izmaksas, pieņemsim, kas ir saistīts ar tiesībām, laikam jau nedaudz līdzīgi kā ar pašu mašīnu un nodokļiem, kur nodokļu tikpat kā gandrīz nekāda nav, tad arī tās tiesības nokārtot ir ļoti, ļoti lēti. Jo principā tev vienīgās izmaksas obligātās ir $33 par pašām tiesībām, par to braukšanas testu, teiksim tā. Jo tad ir teorijas daļa, kuru mēs nokārtojām internetā mājās. Tur laikam bija $30 jāmaksā. Bet, cik es saprotu, teorētiski to laikam arī var darīt uz vietas pie viņiem. Vienkārši, nu, tad tas laikam ir pavēlti. Vai nav pavēlti, es nezinu tik precīzi, bet nu, tāda opcija ir. Bet, jebkurā gadījumā, tā kā tiesības iegūt, cilvēks var pa $50, $60 un viss. Un tā kā nav. Nu, jā, protams, visi tie online testi tādi ļoti vienkārši, un viņi vairāk tā kā ķer uz muļķi un skatās, vai tu esi tiešām noskatījies to video, tev ir jāatbild nevis par drošības jautājumiem, bet par to, kādā krāsā bija krekls vīrietim, kurš bija video galvenais varonis, vai kurā vietā atradās viņa mobilais telefons pēc avārijas. Tā kā... Jā. Tad mēs pirmo reizi uzņēmām viesus pie sevis mājās, tad, kad es Facebook Marketplace'ā pirku mēbeles, ko bija ārkārtīgi sarežģīti izdarīt. Mēs braucām uz pilsētu Kantona, un Kantonā satikām ļoti foršus cilvēkus, ļoti foršu pāri. Mēs sadraudzējāmies, viņi bija atbraukuši pie mums ciemos uz vakariņām, es viņiem pagatavoju savu speciality ēdienu, lielopu sarkanvīnā, ko es vienmēr gatavoju visiem viesiem, un labi sanāk, un vienmēr tas atstāja tādu labu iespaidu. Kā tev garšoja mans ēdienas, ko es gatavoju? Ļoti garšīgi bija, jā. Varēja mēli no rīta, vai ne? Tieši tā. 5 stundas, man liekas, ka pat ilgāk es sutināju to lielopu uz plīts, kā no rīta sāk tā līdz 5, kamēr viesi atbrauc. Jā. Un cilvēki ārkārtīgi draudzīgi, un arī ar kaimiņiem mēs esam kārtīgi sadraudzējušies. Vismaz ar tiem kaimiņiem, kas mums vienā pusē ir. Starp citu, vēl vienu domu gribu pēc tam pateikt, ceru, ka es atcerēšos. Cilvēki ātri uzticās, viņi viegli uzticās, daudz vieglāk ir sadraudzēties nekā Latvijā. Nu, tā kā krietni vieglāk, bet mēs arī priekš tiem cilvēkiem esam eksotiski, un es domāju, ka tas arī noteikti ir tā kā daļa no, kāpēc viņiem gribās ļoti ar mums sapazīties, jo mūsu kaimiņi ir mūsu tā kā, nu, pilnīgi ienāsējuši, viņi mūs iesaista visos iespējamajos pasākumos. Jā, tā ir. Nē, nu, tieši tā, man liekas, ļoti... Tā jau brīžiem saka, ka nu, tur, zin kā, tikai tur tas American smile un tā, nē, nu ir, droši vien, kad ir, teiksim, tā cilvēku uz ielām kaut kur vai kā, tad ļoti iespējams, bet tā kā
Nu jā, nu neviens jau nevienu nespiež, nezinu, braukt ciemos, nav nekāds, ja tajā brīdī, kad tu satiec viņus kaut ko pērkot, ja viņi tur smaida, tad tā kā, tu vari pieņemt, ka varbūt, cilvēks ir pārdot, un tā, bet, galu galā neviens jau nespiež viņu braukt ciemos pēc tam, ja tā kā. Es domāju, ka jā, ka cilvēki ir jauki. Un, jā, mums tā laikam ir kaut kādā mērā paveicies arī ar to vietu, kur mēs esam, jo, jā, tiešām, tiksim. Zini, ar ko es arī domāju, ka mums ir paveicies, jo šis bija tāds liels neatbildēts jautājums. Mēs noteikti kādā citā reizē, ka mēs būsim šeit ilgāk padzīvojuši, varēsim to vairāk iztirzāt. Bet kāpēc mēs vispār atbraucām uz Teksasu? Jo mums nebija ideja par to, kur mēs gribam nobāzēties. Tā kā, precīzi, ka mēs zinātu, kurā pilsētā un kā mēs vienkārši ļāvāmies tam, tai likteņa līnijai vienkārši plūdām pa straumi, un straumi mūs atved šeit uz šo pilsētu. Kāpēc viņi mūs te atved? To mēs tā kā uzzināsim tikai tad, kad atvērsies atkal nākamā nodaļa tai grāmatai. Bet mani ļoti priecē tas, ka mēs esam atbraukuši uz Teksasu, jo es domāju, ka Gustavs man varēs piebalsot, es jūtos kā starp pareiziem cilvēkiem. Es jūtos tā, ka cilvēki šeit domā līdzīgi kā es, ka viņiem ir līdzīga tā enerģija, kāda man ir kā cilvēkam. Un, saprotat, es katru dienu, kopš es šeit esmu, es dzīvoju ar vienkārši nenormālu prieku iekšā. Es visu laiku esmu, man raudāt gribās, es tik ļoti to izjūtu sevī. Es vakar sēdēju un domāju, šodien sēdēju un domāju, cik es esmu fantastiskā vietā, starp cik labiem cilvēkiem. Tas jābeidz raudāt. Jā, man arī liekas tā personīgi, kad, pieņemsim, mēs paši savos biznesos vienmēr un visur, kur mēs esam kaut ko darījuši, man vienmēr ir paticis, un es arī pats tā esmu centies darīt, ja teiksim, tā kā būt ļoti atvērts un tāds familiārs, varbūt tāds slikts vārds, ja, bet, tā kā, tā neuzturēt šausmīgi nopietni superformālas attiecības, piemēram, ar klientu aiz letes un tā tālāk, ja. Latvijā tā ir pieņemts, ja, teiksim, Latvijā tur pārdevējs, viņš tur nodūris acis, skenē preci, ja, tur pasaka lūdzu uz redzēšanos un viss, ja, tā kā šeit ir arī, teiksim, Latvijā es varētu teikt, es nezinu, Liepājā, piemēram, ja, kur es varētu sagaidīt, teiksim, tādu dzīvāku, atvērtāku attieksmi, tas varētu būt, kaut kādos bāros, varbūt, kur tur bārmenis, piemēram, tāds atraktīvāks tur runājās, ja, un tā, bet, teiksim, veikalos, protams, viss ir tāds ļoti, ļoti formāls. Šeit, principā, tev jebkurā veikalā var būt tante, kur uzsit kādu joku tur no kases un tā tālāk, un tā kā, labi, mēs varbūt tā kā bišķi vēl samulsuši varam būt par to, ja, bet, teiksim, tu redzi, ka tas vietējais kaut kāds uzsit joku pretī, un tas tāds ļoti standarts ir, ja, un es ieeju bankā, un tur, teiksim, bankā arī vecs onkulis tur nāk un stāst, kā viņš nav iemācījies ar bankomātu strādāt, ka grib naudu izņemt, ja, un tur, tā kā tāds viss ir tāds ļoti, ļoti atvērts, un tieši tā enerģiskā tā kā komunikācija, kas ir starp apkalpojošo personālu un starp klientiem un tā, tādu enerģiju, tādu dzīvīgumu, viss tā kā notiek, ja tā, tiešām viss notiek. Jā, ir patīkami iziet ārā un ir patīkami atrasties starp tiem cilvēkiem, lai arī vispār, pirmkārt jau tad, kad es skatījos informācijas, diezgan daudz lūrēju arī tajā pašā Redditā. Tur ir tieši sadaļa par cilvēkiem, kas pārceļās uz ASV dzīvot, un tā kā cilvēki dalās savām pieredzēm. Reddits ir ļoti liberāls, tur pārsvarā visi tie komentāri saistībā ar Teksasu ir sarkanais štats, tur tev nebūs tiesības, nebrauc tur, bet ir tā kā, ir forši, ir labi. Mani galīgi nenobaidīja tas, ka ir sarkanais štats. Un, kas ir tas, kas citiem cilvēkiem nepatīk? Es nezinu, gan jau, ka ir kaut kādas lietiņas, kas varbūt laika gaitā tikai atklājās vai kā, bet tā kā pagaidām tiešām kaut kā esam atplūduši pa to likteņu upi pareizajā virzienā. Inčīgi un forši. Es domāju, ka vienkārši ir cilvēki, kas grib, lai viņus tā kā caur dzīvē vada aiz rokas. Tā kā
palīdz, parāda, norāda, apsēdies Jā. šeit, izdara to, tagad aizej tur. Nu, jā, droši vien tiem cilvēkiem tā kā, negribās, tas liekas tā, tas tā kā tevi izlaiž no autobusa kaut kur, teiksim, tur šosejas malā un saka, ej, jā, un tagad tu tur viens tumsā un vakarā stāv un nesaprot, ko darīt, jā, bet, Klausies, bet te taču izved rokas, kurā vietā, kur tu te esi bijis, kārtot jebkādus dokumentus, jebko, kurā vietā tu neesi izvests aiz rokas, te iet pāri visiem kalniem. Tas, kas man ir ļoti pietrūcis Latvijā, mums ir pašiem bijusi slikta pieredze, gan esam ļoti daudz uz kaut ko interesanti dzirdējuši, piemēram, par Liepājas PMLP, kur, tā kā, tad, kad mēs tur gājām pasas mainīt, uz mums vienkārši brutāli izbļaustījās par to, ka mēs neesam zīdainim paņēmuši numuriņu. Paldies bļāvējiem. Te viņi aizskries numuriņu tavā vietā, paņems, izstāstīs tev, kas tev ir jādara visās vietās, visos dokumentos ar pildspalvu viņi parādīs punktiņu, kur tev ir jāizdara šis, jāizdara tas. Viņi izstāstīs, ja tu nevarēsi to dokumentu tajā dienā nokārtot, viņi izstāstīs, kurās 3 citās vietās tu vari aiziet un to dokumentu tajā pašā dienā nokārtot. Viņi vēl pazvanīs, noskaidros visu tavā vietā, visu izdarīs, izstāstīs, lai tev būtu ērti, lai tev būtu labi, kāpēc Latvijā tā neviens nedara. Mēs nezinām, neko nezinām, jāmeklē pašiem. Tad es lasīju, ka tur bija kaut kāds, tur pat bija policija saukt uz PMLP, jo kaut ko... Tu nopietni. Tur bija kaut kā, jā, es biju kaut kāds raksts nesen par to, ka bija sievietei bija atņemts laikam tā ID karte, un tad atkal nebija iedot jaunā pase, jo nebija vai tur kaut kas samaksāts vai kas, un tad nebija dot atpakaļ tā ID karte, un tad viņi nebija gājusi prom, un tad darbinieki bija izsaukuši policiju, lai tie brauc viņu tā kā vest prom. Jā, brīnišķīgi. Šeit vienkārši tā nenotiks. Te visi ir ārkārtīgi laipni un ļoti izpalīdzīgi cilvēki. Prieks to pieredzēt. Nobīdoties atkal no šī temata uz nākamo tematu, ko mēs darām? Tagad mēs tā kā, bišķiņ garlaikojamies, bet es ļoti aktīvi, ļoti rūpīgi strādāju pie saviem projektiem, kas man ir bijuši paralēli tetovēšanai. Starp citu jūt arī to, ka iespējams mūs skatās ļoti daudzi cilvēki, kas mūs nepazīst. Man liekas, ka mums būs jāuztais arī iepazīšanās video. Nezinu, vai tā kā iepazīšanās video, kur mēs katrs atsevišķi par sevi stāstam, vai vienu lielu kopīgu video, ja mēs kopīgi taisīsim un stāstīsim, tad tas būs 3 stundas izstāstīt par visu, ko mēs esam darījuši Latvijā. Bet, ja mēs taisīsim 2 atsevišķus, tad sanāks atkārtoties droši vien daudzreiz, jo ir lietas, kas tomēr mums ir ļoti kopīgi. Jā. Tātad jūtam, ka iespējams arī tādu video mums vajadzēs. Mums ir uzrunājuši arī daudzi, tiešām nekautrēšos teikt, ka daudzi latvieši, kas apmēram tajā pašā laikā, kad mēs ir pārvākušies uz Ameriku, ja mēs taisīsim kādu līkumu, kādu viķeri pa visām šīm te vietām vai pa daļu no viņām, mēs satiksim šos cilvēkus, varbūt, ka varēsim pierunāt arī kādu citu padalīties ar savu stāstu, kā viņi līdz šejienei nonākuši un kā viņiem šeit patīk dzīvot. Šeit apkārt Dallasē mēs neesam nevienu satikuši un šajā rajonā tā kā mēs vēl neesam latviešus iepazinuši, bet mums rakstīja cilvēki no Floridas, no Tenesijas, man ir kursu biedrene Arizonā. Uz Arizonu mēs plānojam tā kā tuvāko mēnešu laikā aizbraukt, tur ir 16 stundu brauciens, tad mēs tā cenšamies ieplānot, kad un kā mēs varētu līdz viņai aizskriet, jo mēs ļoti gribam viņu satikt. Bet tā kā degviela maksā 50 centus par litru, tad var braukt un braukt un braukt. Un atgriežoties pie tā, pie garlaikošanās, sēžam mājās, Gustavs taisa grāmatvedību. Kārtojam kaut kādas citas lietas, kas mums ir jāsakārto saistībā ar saviem īpašumiem Latvijā un tā tālāk. Mums tur ir pāris dzīvokļi palikuši, kurus mēs kā īstermiņa īres dzīvokļus vai nu jau izīrējam vai tā plānojam izīrēt. Kādreiz arī padalīsimies, lai varat, ja braucat uz Liepāju, lai varat palikt pie mums
pastāstīsim, kur kas kā. Bet šodien mēs gribam padalīties ar to, ka mēs tātad esam Amerikā piereģistrējuši uzņēmumu. To mēs jau iepriekšējos video stāstījām. Man Latvijā no 2011. gada bija Etsy veikals. Etsy veikals bija diezgan veiksmīgs, bet tā kā es visu laiku tetovēju, tad es viņu biju atstājusi novārtā un tā kā izpildīju pasūtījumus, bet īpaši daudz jaunas lietas netaisīju, jaunas idejas neizdomāju. Nu, kaut kā es viņu tur bišķi šitos, cik no 11. gada ir pagājuši 14 gadi, laikam, man rādās tajā Etsy veikalā. Es viņu esmu vienkārši tā kā novilkusi līdz šim laikam. Šobrīd arī viņš ir aktīvs, bet man tur nav īpaši daudz lietiņas. Man ir cilvēks, kas man palīdz ar izsūtīšanām. Un es esmu veiksmīgi atvērusi šeit Etsy veikalu. Mēs viņu atvērām, manuprāt, palaidām pirms nedēļas. Jā, bišķiņ. Jā, kaut kādas 10 dienas varētu būt. Strādāju pie produktiem. Garāžā esmu iekārtojusi savu darbnīcu, esmu apgavusi dažādas jaunas prasmes, kuras Latvijā gan laika trūkuma dēļ, gan arī tur nebija varbūt tādas iespējas tikt pie tādām ķimikālijām. Varbūt parādīšu savu skābju skapīti, kur man viss kaut kas inčīgs ir. Šobrīd oksidēju misiņa detaļas ar smukām, ar visādiem smukiem oksīdiem, spēlējos ar krāsām, pēc tam to visu skaloju un lakoju. Nu, man ļoti patīk. Tad, kad es mācījos mākslas skolā, es ik pa laikam nožēloju, ka es nemācījos metāla apstrādi, jo es esmu pabeigusi apģērbu dizainu, bet man vienmēr tā kā no tādas, nezinu, no 10 gadu vecuma apmēram interesēja tieši rotas, metāli, akmeņi. Nu, tā kā tiešām no tādas bērnības. Un šobrīd, pateicoties arī gan manam labākajam draugam Artūram, kurš arī strādā ar metāliem, un viss kaut kā interesanti izklaidējās tieši ar akmenīšiem, sudrabu, metināšanu un visu kaut ko tādu. Pateicoties viņam, es izmēģināju un nebaidījos no tā, ko es nesaprotu. Gan arī pateicoties Baibai Rasai, apciemojot viņas darbnīcā pirmo reizi biju tieši pirms mēs lidojām uz Ameriku, apskatījos viņas kodinātās lietas un nopirku no viņas fantastiskus auskarus. Un es no viņas arī tā kā esmu iedvesmojusies tieši tajā metāla apstrādē. Nu, tad tagad man ir plašas iespējas visu kaut ko darīt un radoši izpausties. Un tā kā man ir atkarība no rotas lietu gatavošanas, man pašai ļoti patīk tas, ko es daru. Tā es arī no epoksīda visu kaut ko, bet tas, ko cilvēki varbūt iztēlojās, ka viņi sadzird vārdu epoksīds, ir kaut kas cits nekā tas, ko es realitātē daru. Ja jūs vēlaties man atbalstīt vai apskatīties, ko es taisu, jūs varat Latvijā apmeklēt kādu no Latvijas pērļu veikaliem, pie rotu stendiņa pieiet, tur ir manas rotas, kuras es gatavoju. Šobrīd Latvijas pērles ir 10 vietās, varat viņu mājaslapā apskatīties un droši ejiet iegādājieties. Elīna ir fantastisks cilvēks un noteikti atbalstat viņu, atbalstat visus vietējos ražotājus un pērkat dāvanas tur. Tad Liepājā jūs varat doties uz Hojeras muzeju un iegādāties tur kādas no manām darinātajām rotām. Mūsu bijusī tinte un kafija, tagad saucās Vējš vētra. Arī tur ir iespējams iegādāties manas rotas. Man šķiet, ka tur šobrīd vajadzētu būt vislielākajam segmentam. Daudz visa kā, un tur ļoti skaistas. Tur bija tā kā viskrūtākie darbi, viskrūtākās kakla rotas un tiešām tādi mākslinieciski auskari. To visu varat tur apskatīties. Un tad noteikti apmeklēt arī manu jauno Etsy veikalu. Ieiet, apskatāties. Etsy veikala nosaukums ir Wild Kraukle. Šo nosaukumu es izdomāju jau īstenībā stipri sen. Wild Kraukle, kā Instagrams parādījās man, tad, kad man tikko bija piedzimusi Reivena. Man piedzima bēbīts ar pilnīgi melniem matiem. Te uz vietas cilvēki, kuriem ir tādi bēbīši, viņus sauc par Eskimo babies.
Es savu bēbīti saucu par ķīniešu bēbīti, jo Ķīnā tādi dzimst. Viņa bija vienkārši absolūti smieklīga, fantastiski. Es neko tādu negaidīju. Viņai bija gari, melni, mati, melni. Tāpēc es viņu nosaucu par Reivenu, ļoti atbilstošā vārdā. Toreiz Reivena bija vienīgā, tagad ir vēl 3 citas Reivenas un 2 puisīši Reivens un ļoti, ļoti smieklīgs atgadījums. Šogad Jāņos bijām pie mūsu draugiem. Ir tāds liels pasākums Stirnās. Man draudzene Justīna mūs tur ir aicinājusi, ievilkus tajā pasākumā, un tur ir ļoti daudz cilvēku. Un, zini, tad, kad tu aizbrauc uz pasākumu un tu redzi, ka visi cilvēki ir tavējie, tad ir skaidrs, ka tu esi savējo kompānijā. Mūs tur ļoti sirsnīgi uzņēma un riktīgi konkrēti metālistu pasākums. Tur ir cilvēki, kuri spēlē metāla grupā un tad, protams, visi pārējie draugi un tā tālāk. Un es šogad saucu Reivenu un viens puisis uz mani skatās un viņš saka, kā tu viņu sauci? Es tikko savu dēlu nosaucu Reivens. Iedomājieties, vienkārši cik ļoti jāsakrīt domām, lai vienā un tajā pašā kompānijā 2 cilvēkiem būtu bērni ar vienādiem vārdiem, kuri ir reti vārdi. Tad ir ļoti jāsakrīt tām domām, vai ne? Bet ir mūsu kompānija 150%. Un tātad man piedzima Reivena un es savu kompāniju, savu tā brīža to brendu nosaucu par Wild Kraukle. Un visus šos gadus es gaidīju to momentu, ka es beidzot varēšu realizēt. Tagad mēs esam atbraukuši te. Man ir tieši tik daudz brīvais laiks, un es esmu ārkārtīgi radošs cilvēks, kam visu laiku vajag kaut ko darīt un taisīt. Un, es paņēmu no mājām līdzi veselu koferi ar visu, ko varēju paņemt līdzi. Bet ar to bija krietni par maz, tāpēc mēs sūtījām vēl visu kaut ko daudz akmeņus un materiālus, lai es varētu turpināt strādāt. Sūtīsim vēl un vēl. Jā, mēs tikko sasūtījām veselu kaudzi ar visādiem aprīkojumiem, kas būs tirdziņiem paredzēti. Plānojam pieteikties arī uz pāris vietām. Cerams, ka izdosies pieteikties, jo īstenībā ir jau baigi vēls. Tādā kalendāra ziņā šeit Ziemassvētku iepirkšanās ir daudz, daudz ātrāk nekā Latvijā. Ja Latvijā es gribētu iet kaut kur tirgoties un tā kā tās labās dienas, piemēram, pie mums veikalā vai veikalos, tad, kad mums bija vairākas vietas, bija tieši pēdējā nedēļa pirms 24. datuma, tur atkarībā no tā, kā iekrita, vai tā kā 24. bija sestdien vai svētdien, tad tur ceturtdien, piekdien, sestdien, svētdien būtu tās labākās dienas, un tas nedēļas sākums vēl būtu tāds savu. Es teiktu, ka tās bija 2 dienas, 23. 22. piemēram, tas bija lielākais tāds bums, un 24. īstenībā arī vēl ļoti daudz cilvēku, kaut kāda saīsinātā darbdiena pārsvarā bija, bet ļoti daudz cilvēku arī pašā 24. vēl nāca un pirkās. Tā kā, Tad te Ziemassvētku iepirkšanās ir novembra beigās, un varbūt decembra pirmajā nedēļas nogalē, bet pēc tam jau tā kā ir jāvisādi tā kā tie Ziemassvētku tirdziņi kā pasākumi, kur ir tur glītas un rūķi, bet tāds shoppings jau īsti pēc tam vairs nav. Ja tu gribi uz tirdziņu pieteikties, tad tāds tirdziņš nav. Es teikšu tā droši vien, ka lielveikalos cilvēki pērkās. Lielveikalos, jā, bet tieši tā kā tāds tirdziņš, kur tirgo Christmas market, tāds tik tuvu Ziemassvētkiem vairs nebūs cilvēki, jau būs savu izvēli izdarījuši. Un mēs gribam izprovēt visi cilvēki, ar kuriem es šeit uz vietas esmu runājusi par, rādījusi savus rotas un runājusi par to tirgošanos, te vispār biznesu kā tādu ļoti, ļoti atbalsta un tā, pieņem. Iesaka cilvēki braukt uz to pašu Kantonu. Kantonā ir lielākais flea market pasaulē. Viņš ir, tiešām tāds, ka tur viņš notiek 4 dienas reiz mēnesī,
teorētiski tur tās tirsniecības vietas arī vispārējo laiku ir vaļā, bet tāds, kā pasākums viņš notiek tātad 4 dienas mēnesī. Viņš ir vienkārši anormāls. Visa tā pilsēta ir tas tirgus. Tur cilvēki brauc uz tām 4 dienām, viņi nevar paspēt visu apskatīties. Un tad mēs ļoti, ļoti ceram, ka mums izdosies tur vispār dabūt vietu un ka mēs sapratīsim, kur kas kā, jo tur ir ārkārtīgi liels segments ar visu kaut ko. Tur ir gan, kā jau flea marketā, visādas lietotas mantas un rūpniecības preces un tā tālāk. Protams, ir arī ļoti daudz visu kaut kas ar rokām taisīts, tik jāsaprot vispār, kur. Bet, to mēs izprovēsim. Aicinu tātad visus, kas noskatās mūsu video, nāciet droši manā Etsy shopā, apskatieties, ko es esmu sataisījusi. Etsy shops man saucās Wild Kraukla Shop. Wild Kraukla Shop. Bet mums noteikti būs arī apakšā norādīts links. Jā. Tāpat tās pa virsu uzlikšu bildīti. Jā. Parādīšu savu Etsy veikalu. Man acīm priekšā. Jā. Tā kā ienāciet apskatīties. Laipni aicinu. Un droši nošārēt arī tālāk. Atbalstat mūs. Paldies, ka jūs mūs atbalstat. Mēs saņemam tik daudz ziņas un cilvēki komentē mūsu video un tiešām klausās. Tas nereāli krūti ir. Ja domājies, 100 cilvēku skatās video. Amazing. Mēs pa lielam iesākām to, lai mūsu ģimene un draugi zina, kur mēs esam, ka mums viss kārtībā. Un ir tā kā panesies riktīgi forši. Liels prieks par to, ka jums interesē un patīk, ka jūs skatāties. Paldies! Vai tev ir vēl kaut kas, ko tu vēlies teikt? Nē, laikam, ka tas ir viss. Vai ne? Paldies, ka skatījāties! Jā. Atā!